Vīrišķīgāks, fiziski spēcīgāks, uzņēmis svaru, un šoreiz cīnās jau vieglajā svarā. Redzam ļoti lielu auguma starpību, 10 cm. Vagram augums ir 1,65 cm, kā jau es arī pieminēju, Pukšins ir Krēls. Tā būs 6 raundu reitinga cīņa. Tad atskanēs gongs un cīņa sāksies. Un, redzam, Vagramam iespējams ir kāda kreisās rokas trauma, tāpēc nolīmēta roka ir ar tā saucamajiem medicīniskiem teipiem. Tas ir pieļaujams, ja trauma nav tik būtiska un nav tik smagi nopietna, un ārsts tad atļauj sportistam piedalīties cīņā, tad šādi teipi ir atļauti. Redzam, Vagrams uzreiz pārtver iniciatīvu un sāk darboties pa pirmo numuru, runājot boks terminoloģijā. Vagramam jāsaīsina distance, jācenšas pienākt pēc iespējas tuvāk Jānim un izdarīt spēcīgs sitiens vidējā un tuvajā distancē. Savukārt Jānim jāizmanto savu augumu priekšrocības, jātur Vagrams visu laiku distancē, nav jālaiž pārāk tuvu sev klāt un ar pēc iespējas tādiem taisnākiem sitieniem no distances tad jāizsit pretinieks. Tagad bija labs mēģinājums no Jāņa labo kreiso izsist, vajadzēja tikai turpināt. Vagrams aizgāja aizsardzībā, tāpēc vajadzēja turpināt savu uzbrukumu. Labs mēģinājums no Vagrama, ļoti asas sitiens. Vagrams vispār ļoti asas un fiziski spēcīgs sitiens. Un pirmais tās nopietnais uzbrukums no Vagrama. Ļoti aktīvi un ļoti agresīvi uzsāk armeņu boksers cīņu. Ļoti ātras rokas viņam ir. Savukārt Jānis Pukšins ļoti labi cenšas noturēt Vagramu distancē, nelaist klāt. Un pēc iespējas izmanto, protams, savējās auguma priekšrocības. Tomēr 10 cm vieglajā svarā, tā ir ļoti liela starpība augumā. Jāiet tagad Jānim nost no trosēm, arī veiksmīgi viņš to izdarīja. Un ļoti labi tagad kreiso taisno Jānis sagaida Vagram un vēl viens kreisais. Uzreiz apakaļ labs, spēcīgs, īsts, labais sitiens no Vagram un tiek atklāts pirmais knockdown. Jā, Jānis izdarīja divus spēcīgus kreisos taisnos, nedaudz aizrāvās ar aizsardzi, ar uzbrukumu, atvainojos un uzreiz tika pa to sodīts. Pirmais knockdowns jau, burtiski 20 sekundes līdz pirmā raunda beigām. Uzsāk arī šo cīņu, jau pirmajā raundā izdara pretiniekam knockdown. Sācies otrais rauns. Jānim pēc iespējas biežāk jādarbojas savu priekšējo labo roku un jātur distancē. Vagrams nekādā gadījumā nevar viņu laist tuvāk, jo tūcīņā, protams, Vagrams būs spēcīgāks un daudz priekšrocības tieši tūcīņā ir armeņu bokseriem. Manuprāt, pārāk plata armēns tur rokas. Un pamaz kustina galvu, pamaz kustās, tad pamaz izmanto tādas aizsardzības elements kā nolieciens, noneriens ar viņa augumu. Protams, tas jādara vairāk, biežāk un nevajag uzņemt tik daudz. Ļoti labs tagad atkal kreisais no sāna izdodas Jānim. Jānis ir izskatās, kad atguvies no knockdown pirmajā raundā.
Un pašreiz izmanto savus auguma priekšrocības. Tur distancē armeņu bokseri. Ļoti labi darbojas Jānis, vairāk vai kustējas ātrāk, iet prom, izsist un iet prom no Vagram uzbrukumiem. Un nekādā gadījumā nepalikt pie trosiem un stūrī. Jo, ja Jānis paliks pie trosiem vai stūrī, tas, protams, viņš ļoti atvieglos darbību ringā Vagramam Vardaņanam. Tagad nekas nebija, vairāk kā svaru. Vagrams nogrūda, piespied pie zemes lejā Pukšiņu. Jānis Pukšiņš ir aizvadījis daudz cīņas. Ārzemēs lielākā daļa viņa cīņa ir tieši bijusi Eiropā. Savukārt Vagrams ir aizvadījis visas cīņas tepat Latvijā, bet ļoti daudz ir ceļos. Atkal labs mēģinājums kreisais no sāna izdodas Jānim. Es teikšu, ka šajā raundā precīzāks ir Jānis Pukšiņš. Labi ir atguvies no knockdown pirmajā raundā. Tā Jānim arī visu laiku jādarbojas distancē, ar taisnajiem sitieniem jātur distancē Vagrams. Tad turpināšu domu, Vagrams visas savus 8 iepriekšējās cīņas ir aizvadījis. Lūk, atkal eksplozīvi ļoti darbojas Vardaņans, bet Jānis ļoti veiksmīgi aiziet no trosēm. Vardaņans daudzreiz ir bijis Vācijā, Hamburgā, uz sparingiem cīnījies ar diezgan sparingu cīņas un treniņu nometnes aizvadījis ar daudziem titulētiem bokseriem, tāpēc abi bokseri ir Mums trešais rauns. Jānim jāturpina cīnīties tieši tāpat, kā viņš darīja to ļoti veiksmīgi otrajā raundā. Redzam, auguma pārsvars, roku garuma pārsvars Jānim Pukšanam, protams, ir nenoliedzams. Kā arī pašreiz ļoti pareizi taktiski. Ļoti labi kustās Jānis Pukšins un pareizi taktiski ir izplānojis savu cīņu. Savukārt Vagrams nedaudz, man liekas, ir sasprindis. Sajūts, ka otrajā raundā vairs neizdodas tas, ko viņš grib panākt. Tagad labi eksplozija no Vagrama Vardaņana. Redzam, asins uz Jāņa Pukšina deguna, no deguna. Bet Jānis Pukšins turpina cīnīties un nepadodās. Izlaists sitienu, atcīmredzot, pa degunu ir. Bet es redzu hematomu arī virs Vardaņana kreisās acis. Es gan neredzēju tur spēcīgu sitienu no Pukšina, bet manuprāt, iespējams, ka bokseri saskrējušies ar galvām ir. Un jā, ļoti spēcīgs labais kreisais atvainojas no sāna no Vardaņana. Diezgan nopietni, diezgan liela hematoma virs Vardaņana acis kreisās. Un atlikušajos 3 raundos viņi var likt pa sev zināt. Tad apgrūtināt var visu. Šo cīņu, Vardaņana cīņu ļoti labi. Tagad tūcīņā Vardaņans piespiedz Pukšinu pie trosēm, izdara seriju veids sitienus. Vairāk Jānim jākustās. Nevar palikt Vardaņana priekšā. Nevar uzņemt sitienus. Vagrams ļoti fiziski spēcīgs un ātrs ir. Ārā no stūra Pukšinam jāiet. Vardaņanam savukārt ir jāizdara ļoti ātrs tāds seriju veids sitiens. Manuprāt, uz doto momentu armēnis ļoti akcentē uz spēku. Vairāk to vajadzētu darīt uz ātrumu.
Vardaņāns cenšas izdarīt vienu spēcīgu sitienu, un tas ļoti reti, kad izdodas, jo boksers tas sāk saspringt. Un, ja vienreiz vai divreiz pasit šo sitienu garām, netrāp, tad pretinieks jau jūt to, un tas paliek arvien grūtāk. Spēcīgs sitiens no labās boksera. Man likās, ka paslīdē, bet tiek atklāts knockdown. Nē, sitiens bija kaut kur Deniņa rajonā, labais. Un cīņa tiek apturēta. Tad Vagrams Karals Vardaņāns dzimis Erevānā, pašais dzīvo Rīgā.